ņemot vērā, ka tās iespējas šos te komplektus vēlēšanu ir savākt pēc iespējas, kādus vajag, tad es īsti pat nevaru izskaidrot šīs pirkšanas un tādas, teiksim, kaut kādas iebiedēšanas metodas, jo es tā iedomājos, es pat, labprāt tādiem, varētu no viņiem ņemt to naudu, lai viņiem kļūst mazāk un 118 partijām paņemt, ko katra 10 lats un izmest viņiem tos sarakstīņus, viņi tik ļoti vēlas tāpat 10 darba devējiem sakārtot, kā vajag. Tā, es drīzāk domāju, ka diez vai tas saistīt ar šo jautājumu, bet vairāk ar cilvēcīgo faktoru, kā es iepriekš jau minēju, kad šī te politiskā, viens ir sabiedrības politiskie uzskati, jā, tad, kad mēs kopā ar kaimiņu runājam, jā, tas Jānis ir foršs, un es arī balsošu, un es arī, un visi kopā, bet aizejot mājās, mēs varbūt domājam visam savādāk. Tas ir pietiekams sociāli tāds pilsoniski intīms jautājums īstenībā. Un tāpēc arī cilvēki varbūt, tīri cilvēcīgi. Viņi negrib atklāt, jo tas varbūt nav tas vispār pieņemtais kaut kas sabiedrība, viņš pēkšņi ir mainījis un pieņemt kaut savādāku lēmumu, kas nav varbūt tik moderns vai teiksim, kāds viņu varētu par to nesaprast un par to, ka tas ir, teiksim, aptāvē, kur ir anonīma, īpaši vecāka gadagājuma cilvēku uzdomā, tas ir, ja kāds jautā kaut ko, tad droši vien, ka tāpat uzzinās, par ko ir runa viņam. Nav tā drošība tam aptaujas veicējiem, jo tāpat tās liekas, ko parakstījos, ko darīju, un tāpat uzzinās, varbūt, ko es esmu balsojis. Bet nevar, protams, izslēgt, ka kaut kur kāds darba devējs ir ieteicis kaut ko, jo tāds politekonomika termins mums ļoti bieži skan, jo politika bez ekonomikas nav noteikti ļoti daudz darba devēja saistīta ar politiku, un ir atkarīgi, principā, no pasūtījumiem, ja, kurš tiks ievēlēts, kad, teiksim, to pateikt, balsojot par to partiju, jums būs labāka iespēja, teiksim, tur strādāt, celt, remontēt ceļus, tas ir iespējams, jā, un tādā veidā, tīri tā kā aģitācijas ceļā, es domāju, darba devējs varētu to darīt, bieži vien diezgan objektīvi, jo tiešām no politikas ir atkarīgi